Sveicināti! Šodien pastāstīšu par Bayesa teorēmu, kā mēs viņu varam izmantot ekspertīzēs secinājumos. Procesa virzītājs, jeb izmeklētājs, uzdodot jautājumu ekspertam ekspertīzēs, viņam ir ļoti svarīgi, lai eksperts atbildētu kategoriskā formā. Ekspertam, protams, nevienmēr tas izdodās, un tad sākās problēmas. Bet, jebkurā gadījumā, nav svarīgi, kādā veidā eksperts atbildēs, pozitīvs būs rezultāts vai negatīvs, ir ļoti būtisks, kā viņš līdz tādam secinājumam ir nonācis. Un tāpēc viens no tādiem svarīgiem instrumentiem, kas palīdzēs ekspertam vienādi formulēt secinājumus dažādās ekspertīzēs un nodrošinātu vienādu to interpretāciju, ir izveidot tāda secinājuma skala. Viena no tādām skalām ir 2 pakāpju secinājuma skala, kur atzinumos ir 2 secinājumi. Vai no pozitīvs, vai no negatīvs. Bez tam ir arī tāda 5 pakāpju secinājuma skala, kur jau mēs redzam, ka secinājums var būt kategoriski pozitīvs, kategoriski negatīvs. Varbūt arī varbūtais secinājums gan pozitīvs, gan negatīvs. Un arī šajā situācijā jau procesa virzītājiem ir skaidrs, kāds tas rezultāts ir, un tas viņam var palīdzēt turpmākā izmeklēšanā. Bet ir iespējams arī situācija, kad vispār nav iespējams sniegt nekādu, ne pozitīvu, ne negatīvu, ne varbūtēju, ne kategorisku secinājumu. Un tad atkal rodās problēmas. Ir arī 9 pakāpju secinājuma skala, kur ir 100% pozitīvs, 100% negatīvs, kategoriskā formā dots atzinums, un pārējie ir varbūtēji. Šajos situācijās, kad ir varbūtējs secinājums dots tiesai vai izmeklētājiem, patiesības noskaidrošanā var palīdzēt citi pierādījumi, kas apstiprina šo eksperta pārliecību vai apstiprinātu tos apstākļus, kas ekspertam neļauj izdarīt kategorisku secinājumu. Krimināla procesa likuma 203. pants, kas definē, kas ir eksperta atzinums, ir minēts, ka jau uz kādu no jautājumiem eksperts nevar dot noteiktu un stingru atbildi, tātad varbūtais secinājums, pieļaujams atzinums par noskaidrojumā fakta iespējamību. Ja to var zinātniski pamatot, eksperts norāda šādas iespējamības ticamības pakāpi. Un šajā situācijā var izmantot Bayesa teorēmu. Tā var būt noderīgs instruments, lai objektīvi novērtētu pierādījumu svaru un veiktu pamatotus lēmumus kriminālistiskajās ekspertīzēs. Kas tad ir Bayesa teorēma? Tātad Bayesa teorēma ir viena no pamatteorēmām elementārās varbūtības teorijā, ar kuras palīdzību var noteikt kaut kāda notikuma varbūtību iespējamību. Ar noteikumu, ja zināms, ka ir noticis cits notikums, kas ir statistiski savstarpēji atkarīgs no tā. Citiem vārdiem sakot, pēc Bayesa formulas, tādas teorēmas, var daudz precīzāk aprēķināt varbūtības, ņemot vērā gan iepriekš zinām informāciju, gan arī jauniegūto informāciju, vai arī kaut kādus jauniegūtos faktus. Formula Bayesa var izteikt no galvenajām varbūtību teorijas pamata aksiomām, galvenokārt no nosacītās varbūtības. Bayesa teorēmas specifiskā iezīme ir tāda, ka tā praktiskajā pielietojumā ir vajadzīgs liels skaits datu un aprēķinu. Tāpēc Bayesa teorēmas aprēķinus aktīvi sāka izmantot tikai pēc revolūcijas datoru un tīkla tehnoloģijās. Psiholoģiskie eksperimenti parādīja, ka cilvēki bieži nepareizi novērtē notikumu varbūtību. Viņi pamatojas uz gūto pieredzi, viņi it kā atrodas savā burbulī, jau viņi redz tikai tos notikumus, kas viņiem ir, un ignorē pašu iespējas varbūtību. Tādēļ pareizais rezultāts, izmantojot šo Bayesa teorēmu, šo formulu, var ļoti atšķirties no intuitīvi gaidāmā rezultāta. Tāpēc viņa ir ļoti būtiska. Pirms pāriet pie Bayesa teorēmas, pie Bayesa formulas, nocitējuši tiesu eksperta likumu 5. pantu, kas arī uzsver, cik svarīgi tomēr ir secinājumus interpretēt. Un šajā pantā tiek aprakstīts, kam ir jābūt tiesu eksperta metodē. Tātad tiesu ekspertīzes metodas apraksts ietver konkrētu punktu un tai skaitā rezultātu novērtējumu un interpretāciju. Tas vēl vienreiz pasvītro, cik svarīgi tomēr ir secinājumu interpretācija. Un tagad pie Bayesa teorēmas. Tagad jūs redzat klasisko Bayesa formulu. Bet, lai
varētu viņu izprast, mēģināšu noteikt, ko katrs burts formulā nozīmē. Tātad ar burtu B tas ir kaut kāda veida notikums. Tas ir notikums, kas jau ir noticies. Un pateicoties kuram vai nu varētu notikt kāds cits notikums, tas būs burts A, vai nevarētu notikt kas notikums. Ar burtu P tiek atzīmēta varbūtība. Tātad jūs redzat, burts P iekavās burts B. Tātad pilnīga varbūtība notikuma B izpildīšanai. Tātad te viņai šai varbūtībai vajadzētu izpildīties. P un iekavās burtiņš A, tā ir a priorā hipotēze. A varbūtībai. Tātad mēs pieļaujam kaut ko. P, A šķērsvītra pret B iekavās, tas ir, ka varbūtība, tātad hipotēze A, tā varbūtība, ja izpildās B, un P iekavās B šķērs strīpa A, nozīmē, ka varbūtība B notikuma notikšanai, ja patiesa, ir hipotēze. Protams, es esmu noteikti sajaucis te galvu, bet pastīsimies tālāk pie šīs formulas, mēs atgriezīsimies, un tagad es gribētu minēt dažas lietas par Bayesa teorēmu. Pats pirmais, kas ir jāsaprot, ka, lai varētu strādāt ar Bayesa formulu, ir nepieciešami daudz statistikas dati. Kā šie statistikas dati nonāk līdz ekspertam, vai nu viņš pats viņus savāc, vai nu ar izmeklētāju starpniecību, un šī gadījumā nav svarīgi, kā viņš līdz tam statistikas datiem nonāk, jo daudz statistikas datus eksperts iegūs izpētes laikā. Un tad ir jāmāk, pateicoties šai Bayesa teorēmai, ekspertīzē šos statistikas datus pareizi interpretēt. Bayesa teorēma ļauj apzināties statistikas lomu tiesas ekspertīzē, liekt veikt strukturētu datu vākšanu, kam seko zinātniska eksperta rezultāta novērtējums. Lai tādus datus iegūtus, kā es minēju, eksperts veiks dažādus eksperimentus. Un šie eksperimenti, protams, ir kontrolētos apstākļos. Nākošais. Tiesu ekspertīzē Bayesa formulas pielietošanas rezultātā bieži sauc par iespējamības koeficientu. Un kā mūsu krimināla procesa likumā minēts, iespējamības ticamības pakāpe. Bayesa teorēmu var izmantot diviem galvenajiem kriminālistikas mērķiem. Pirmais mērķis ir piešķirt vērtību salīdzinājumu rezultātam starp nezināmu avota vienību un no zināma avota. Otrs mērķis ir sniegt informāciju izmeklēšanas procesā. Šeit eksperti darbojas izpētes režīmā atbildot, kas noticis un kas tas ir par materiālu. Nākošais, lai varētu strādāt ar šo teorēmu, ir nepieciešami divi konkurējoši priekšlikumi, jeb hipotēzes. Bayesa formulas rezultāts nenorāda, vai šī hipotēze pirmā ir iespējamāka nekā otrā hipotēze. Bayesa formula tikai padara to ticamāku, nekā tas bija pirms datu analīzes, pirms šīs formulas izmantošanas. Nosaka ticamības pakāpi. Atgriežoties pie formulas, mēs šeit redzam, no kā mums tā formula tagad sastāv. Un šeit jūs redzat ar burtu A ir šī viena hipotēze. Tātad, lai formula darbotos pilnībā, būtu vēlams, ka mums būtu arī otra hipotēze. Bet to mēs pastīsimies, kā mēs viņu iegūstam un kas tas tāds vispārībā ir. Bet, lai mēs varētu uzsākt darbu, mums ir jāsaprot, kāda ir pilnīgās varbūtības formula. Un šī ir pilnīgā varbūtības formula. Un ja jūs šeit redzat A, un šeit ir A1, A2, A3, un tā varētu būt A neskaitāmi daudz, tās hipotēzes mēs varētu viņas izvirzīt. Tātad, lai mēs izreikinātu šo varbūtības formulu, mēs daram sekojošo. Paņemam varbūtību, notikuma varbūtību, ja hipotēze mums ir patiesa. Reicinam ar pašu hipotēzes varbūtību. Saskaitam visas šīs hipotēzes, tad ņemam nākošo notikumu. Viņš varētu notikt, ja hipotēze
otrā ir patiesa, un reizēm ar iespējamo hipotēzi. Un tā tālāk. Ar summas zīmi mēs norādām, cik mums ir hipotēzes, un šeit ir ļoti būtisks moments, ka hipotēžu summai ir jābūt 1. Šo Bayesa teorēmu viņu var izmantot ļoti daudzās sfērās. Principā visās darbības sfērās, kur ir kaut kāda nebūtu statistikas dati. Bet ņemot vērā, ka es runāju tagad par ekspertu atzinumiem, par secinājumiem, minēšu vienu piemēru, lai vispār varētu saprast, kā mēs viņu varētu izmantot, formulējot secinājumus. Kā mēs viņu varētu izmantot ekspertu atzinumos. Vienā piemērā, izmantojot daktiloskopiskās ekspertīzes, mēģināšu parādīt, kā ir iespējams izmantot šo Bayesa teorēmu. Notikums. Tātad notikuma vietā tiek izņemta rokas pēda, kur pēc tam tiek nosūtīta ekspertam izpētēji, kuras rezultātā eksperts konstatē, ka pēda nav derīga personas identifikācijai. Klasiskajā gadījumā, kā tas arī dzīvē notiek, tālāk šī pēda tiek nolikta maliņā un tālāk nekāda izpēta netiek veikta. Bet izmeklētājs, zinot šādu Bayesa teorēmu un eksperta iespējas, uzdod jautājumu, vai šo pēdu ir atstājusi sieviete vai atstājis vīrietis. Papildus tiek nosūtīts uz ekspertīzi 14 gabalas vīriešu, daktiloskopiskās kartes ar roku nospiedumiem un 42 gabalas sieviešu daktiloskopiskās kartes ar roku nospiedumiem. Un izmeklētājs ekspertam uzdod jautājumu, ar kādu varbūtību izņemto rokas pēdu ir atstājis vīrietis. Un atkārtošos, eksperts iepriekš devis secinājumu, ka šī rokas pēda nav derīga personas identifikācijai. Tālāk, eksperts veicot daktiloskopisko izpēti konstatē, ka vispārējās pazīmes konstatētās pēdā sakrīt ar vīriešu pirkstu nospiedumiem 27% gadījumu un 15% gadījumos ar sieviešu pirkstu nospiedumiem. Lai atbildētu uz ekspertam uzdoto jautājumu, visi teorētiski dati mums ir zināmi. Vienīgais, kas mums nav zināms, tā ir pilnīgā varbūtība. Lai to noskaidrotu, mēs izmantosim pilnīgo varbūtības formulu, ko es iepriekš minēju, bet līdz tam gribētu pakavēties pie dažiem cipariem. Kā jau es iepriekš minēju, pie hipotēžu summai ir jābūt vienādai ar 1. Tāpēc daktilokaršu skaitu mēs pārvedam no sākuma procentos, bet procentus decimāla daļās. Tāpēc pirmā hipotēze mums iznāk, ka ir 25%, pārvedot decimāla daļās, tas ir 0,25. Otrā hipotēze, tad šīs ir tās sieviešu daktilokartes, kas bija 42 pārvedot procentos, tas ir 72%. Pārvedot decimāla daļās, tie ir 0,75. Tagad viss mums ir skaidrs. Un mēģināsim pilnīgu varbūtības formulu. Tātad, iepriekš es jau minēju, no kā mums sastāv. Šeit es esmu sarakstījis visu pa pozīcijām, parādījis, kā veidojās mums tā summa, un kā jūs šeit redzat, tad pilnīgā varbūtība mums ir 0,18. Tas nozīmē, ka tagad mums ir pilnīgi visi dati, lai mēs varētu pilnībā izmantot to Bayesa formulu un noskaidrot, ar kādu iespējamību šo roku pēdu ir atstājis vīrietis. Saliekot visus mums zināmos datus Bayesa formulā, mēs nonākam pie secinājuma, pie rezultāta, ka vīrietis šo roku pēdu no visiem tiem paraugiem, tas ir daktilokartēm, kuras ir iesūtītas ekspertam, varēja atstāt tikai 38%. Lūk, šādā veidā ir iespējams tikt līdz iespējamībai, izmantojot Bayesa teorēmu. Protams, ir arī citi veidi, kā līdz šādai iespējamībai tikt, un tagad pastīsimies otru variantu, lai pārliecinātos, ka mūsu šī Bayesa teorēma darbojās. Šajā slaidā es esmu salicis atkal pamatdatus. Vienā pusē ir sieviešu daktilokartes, vienā pusē ir vīriešu. Vīriešu ir 14, sieviešu 42 daktilokartes. Tātad mums bija pamatdatos dots, ka eksperts konstatēja, ka 27% gadījumu no 14 daktilokartēm bija pozitīvs rezultāts.
Tāpēc mums ir jāsaprot, cik tad daklu kartes tas ir. Un sarēķinot, tas sanāk 3,78 daklu kartes. Tātad 27% ir 3,78 daklu kartes. Ja mēs skatāmies šādus pašus aprēķinus saistībā ar sieviešu daklu kartēm, tad mēs redzam, ka tās ir 6,3 daklu kartes. Tātad, saskaitot 6,3 ar 3,78 kopā, mums sanāk 10,08 daklu kartes, vispār visas, kas mums bija iesūtītas, no 56 dakloskopiskajām kartēm. Tālāk, ja mums ir jāsaprot, cik procenti tad ir ar pozitīvu rezultātu no šīm 3,78. Tāpēc mēs 3,78 dalām ar kopējo pozitīvu daklu karšu skaitu. Un sanāk 0,375, jeb nopuļojot uz augšu 38%. Un šis ir tas iespējamības procents, ko mēs jau sarēķinājām ar Bajensa formulu. Tieši tādā pašā veidā mēs varam izskatīt un pārbaudīt, kā mēs nonākam līdz cipariem saistībā ar sieviešu dakloskopiskajām kartēm. Un šeit jūs varat redzēt, sanāca 0,625, bet šī gadījumā nopaļosim uz leju, lai tomēr procenti būtu vienādi, un sanāca, ka iespējamība, ka roku pēdu ir atstājusi sieviete, ir 62%. Kā jūs redzējāt, vienkāršos gadījumos mēs arī bez Bajensa teorēmas, bez Bajensa formulas varam nonākt līdz identiskam rezultātam. Lai būtu pilnīgāks priekšstats par Bajensa teorēmu, par formulu, kur mēs viņu varētu izmantot kādās ekspertīzēs, minēšu dažus piemērus. Piemēram, rokraksta ekspertīze. Anonīma vēstule. Kā saprotam, mums aizdomās turamais nav, autors mums nav iespējams, un tāpēc izpēti ekspertam ir ļoti problemātiski veikt, un principā viņam nav ar ko salīdzināt. Taču tas nenozīmē, ka izpēti vispār nav iespējams veikt. Vienkārši dokumentu izpēti bez salīdzināšanas ar paraugiem, kā mēs zinām, praksē ir neefektīva, un izmeklēšanai neko mums nedod, nekādu informāciju. Bet neskatoties uz to, ja mēs tomēr tagad zinām par tādu Bajensa teorēmu, veicot šī dokumenta izpēti, ir iespējams konstatēt dažādas pazīmes, kas var tikt novērtēt attiecībā uz vispārīgiem apgalvojumiem. Un ir iespējams atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas var palīdzēt izmeklēšanā. Piemēram, pēc iepriekšējā piemēra, ko es jau minēju saistībā ar dakloskopiju, vai anonīmo vēstuli ir uzrakstījis vīrietis vai sieviete. Otrs jautājums varētu būt, vai dokuments rakstīts ar labo vai kreiso roku. Kā jūs redzat, šeit ir divi jautājumi ar divām pretējām hipotēzēm. Līdz ar to šeit Bajensa teorēmu mēs jau varam izmantot. Protams, ir jāatrod savādāk pieeja šādas ekspertīzes veikšanai. Nākošais kā piemērs varētu minēt balstisko ekspertīzi. Tātad šaujam ieroču identifikācija pēc pēdām uz lodēm un čaulām. Fabula varētu būt sekojoša. Nozieguma vietā tiek atrasta lode un tiek aizturēts cilvēks, kuram ir ierocis. Veicot ekspertīzi starp šaujamieroču un asātajām pazīmēm, uz lodes ir jāvar identificēt ieroci, bet ir situācijas, kad pēc pēdām uz lodes nav iespējams identificēt ieroci. Un šajā konkrētajā gadījumā mums jau uz rokām ir ierocis, tātad mēs varam veikt dažādas pētījumus un atbildēt jau jautājumus, izmantojot šo Bajensa teorēmu. Tā, piemēram, veikt salīdzināšanu, izšaujot dažādas lodes ar dažādiem ieročiem. Ja, un pēc tam pētot šīs trases, ne tikai uz izpētes objektu, bet arī uz lodēm, kas ir izšautas ar citiem ieročiem, dažādiem atbilstošiem modeļiem. Tādā veidā nonākot pie iespējamības ticamības pakāpes, kā to nosaka krimināla procesa likums. Kā nākošo es varētu minēt Stikla-Lausku izpētes ekspertīzes. Un šeit mēs varam redzēt jautājumu, kurus ir jāuzdod ekspertam, uz kuru tad viņš ir spējīgs atbildēt. Tad vai uz iekšnietā priekšmetu stikla mikrolauskas, kurām ir kopēja materiāla grupas piederība ar stikla lauskām no noteiktas vietas, jeb objekti. Kā jūs redzat no jautājuma, eksperts šī gadījumā var atbildēt vienīgi kategoriski noliedzoši, bet kategoriski pozitīvi. Viņš nevarēs nekādā gadījumā atbildēt. Tas nozīmē, ka šeit būs kaut kāda ticamības pakāpe. Un izmantojot šo Bajensa teorēmu,
ir iespēja noteikt iespējamības, ticamības pakāpi, kuru pēc tam jau procesa virzītājs, jeb izmeklētājs varētu izmantot savā izmeklēšanā. Līdzīga situācija arī ir citās ekspertīzēs, kā piemēram šeit varētu runāt personu identifikāciju pēc runas lingvistiskajām pazīmēm. Šeit ņemot par pamatu iepriekšējos piemērus, jūs saprotat, ja mums nav aizdomās turamais, izvirzīt divas pretējas hipotēzes vairs nesastāda nekādas problēmas. Tālāk es varētu minēt personas identifikāciju pēc ārienes pazīmēm. Zinot, ka personas identifikācija notiek ļoti bieži pēc video materiāliem, tātad šeit izvirzīt pretējas hipotēzes nevajadzētu būt problēmām. Un ļoti būtiski būtu šāvienu pēdu ķīmiskajā izpētē noteikt iespējamo ticamības pakāpi, kas ir, manuprāt, izmeklēšanā ļoti būtiski. Nevis vienkārši konstatēt, ka tur ir šāvienu produkti, piemēram, konstatēti, bet jau noteikt konkrēti iespējamo ticamības pakāpi. Vai konkrētā persona ir veikusi šaušanu, vai konkrētā persona ir šāvējs. Kā jūs saprotat, Bayesa teorēmu var izmantot visās ekspertīžu veidos. Vienīgais jautājums, vai mēs to gribēsim, vai mēs to varēsim, vai mēs to mācēsim. Bet to, ka Bayesa teorēmu var izmantot visās, es ceru, jūs vairs nešaubaties. Jo, kā rāda pasaules prakse, tad šo Bayesa teorēmu ne tikai datorspeciālisti izmanto, bet arī izmanto medicīnu un visas citas sfēras. Tā ka viņi ir ļoti plaši izplatīti. Ceru, ka jums izdosies šo Bayesa teorēmu izmantot arī rakstot ekspertīzes. Lai visiem izdodas. Līdz nākamajai reizei. Ata!